Gatis Indričs un Māris Meistars, šie divi puiši no aizkrauklas nelegāli pieprasīja naudu Ilonai un viņas kolēģiem Nīderlandē. Taču Nodarbinātības valsts aģentūras licences, kas dod tiesības iekārtot cilvēku darbā ārzemēs, šomēnes atņēmas arī 3 firmām. Sijā People Resources, Sijā Working Deed Latvija un Sijā Metava. Aiz katra no šiem licenču atņemšanas gadījumiem stāv kāda cilvēka iesniegums. Licenci izdodot, Nodarbinātības valsts aģentūra firmām piešķir tiesības iekārtot cilvēku darbā ārzemēs konkrētās valstīs. Šo sarakstu patvaļīgi paplašināt nedrīkst. Turklāt nedrīkst informāciju par vakancēm citās valstīs ievietot kompāniju mājaslapās, jo tā uzskatām par maldinošu. Kopumā šogad licences atņemts jau 6 komersantiem. Vairākām firmām par pārkāpumiem piemērot arī naudas sodi. Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā Latvijas Natūra 2000 paredzēts iekļaut 7 aizsargājumās jūras teritorijas, toskaitā arī Irbes šaurumu. Rīgas brīvostas vadītāji uzskata, ka līdz ar to tiek apdraudēts ostas darbs, jo Irbes šaurumu vairs nedrīkstēs netīrīt, nepadziļināt un ar laiku lielie kuģi Rīgā vairs nevarēs ienākt. Karstas debats par šo jautājumu šodien notika valdības ēkā un viedokļus uzklausīja Māja Mīkla. Irbes šaurums par aizsargājām jūras teritoriju noteikts, jo tur esot sastopami daudz savvaļas putni, tumšās un melnās pīles, kākaulis, melnā alka un gārgalus. Valdība šādu lēmumu pieņēma pirms 3 mēnešiem, bet Saeima atbalstīja konceptuāli. Ostu padome gan izteikusi kategorisku iebildumu, bet dokumentos tas nav atspoguļojies. Šodien visas ieinteresētās puses bija ieradušās pie premjera Valda Dombrovska, lai rastu kompromisu risinājumu. Lai Latvija neriskētu ar sodu naudām kavējoties iekļaut Irbes šaurumu aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā, bet vienlaiks, lai nekas netraucētu Rīgas brīvostai veikt padziļināšanas darbus. Rīgas vicemērs un brīvostas valdes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers pauda viedokli, ka ir uzsākts Rīgas brīvostas iznīcināšanas plāns. Ja mēs turpināsim klanīties un piekrist Briselē tam, ka tā ir visa Natura 2000 zona, tad principā mēs varam uzskatīt, ka pēc kāda laika, kad pasaules kuģošanas biznesu noteiks tikai un vienīgi lielie kuģi, mēs kļūsim par nelielu, nevajadzīgu reģionālu ostu. Mēs nevarēsim piesaistīt lielus pasaules spēlētājus, lai dubultot, trīskāršot Rīgas brīvostas darbu, jo mēs esam kļuvuši par ļoti lieliem konkurentiem gan Somiem, gan Zviedriem, gan Igauņiem, gan Leišiem. Arī satiksmes ministrs Kaspars Gerhards norāda, ka jebkāda apdraudējuma Irbes šaurumam būtu jānovērš. Irbes jūras šaurumam ir jābūt izmantojamam, attīstamam, padziļināmam, kāds viņš ir bijis visus iepriekšējos gadus, nodrošinot lielāko daļu Latvijas gan ar kravām, gan ar darbu, gan visām iespējām. Savukārt vides ministrs Raimonds Vējons domā, ka kuģi joprojām varēšot iet cauri Irbes šaurumam, bez tam iespējami arī risinājumi. Protams, iekļaujot Natūras teritorijā, tīri teorētiski potenciāli nākotnē var būt arī draudi var pastāvēt, ja Eiropas komisija un parlaments kļūst vēl zaļāki nekā viņi ir pašlaik un rada papildus, likumdošanas pamatojumus, stingrākai putnu vai biotopu aizsardzībai, tad tas, protams, teorētiski nākotnē var radīt problēmas. Mēs esam gatavi meklēt risinājumus. Nolēmts, ka jautājumu atkārtot virzīs uz skatīšanu Saeimā pēc tam, kad par to vēlreiz būs lēmusi ostu padome. Jūrniecības sabiedrībā spriež, ka Irbes šauruma daļēji slēgšana putnu dēļ būtu izdevīgi Ventspils un Liepājas ostām. Uz turien varētu pārorientēties lielie Panamax tipu kuģi, kas netiks Rīgas ostā dziļās iegrims dēļ. Māja Mīkla, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.